Sveicināti tītokeri, sveicināti Latvijas sabiedrība. Nu, pēc augšā, pēc uzraksta ir saprotams, ka mēs runāsim tālāk. Es šodien runāšu par ugunsdzēsējiem. Es esmu iesācis tādu kā ciklu, par mītu graušanu, par VLGD, kā modernu dienestu. Un beidzēs iepriekšējo video tieši strāstīja par tehniskā dienesta pārvaldi. Nu, iepriekšējā video varbūt var rasties tāds iespējas, ka ugunsdzēsēji, piemēram, balvu daļā, ir tādi, kas arī tā teikt, ja jau VLGD nevajag priekšniecību, vai arī mēs lejā esam tādi, kā mēs arī tā teikt, mums to nevajag. Nē, ja piemin tieši tos ratiņus, kuri bija, tur pēc kā var tā noprast, tad tie ratiņi bija atvesti, un vienkārši tā kā es teicu, bez nekādiem paskaidrojumiem, kur viņus likt virsū, kā viņus nostiprināt. Vienkārši atvesti un nolikti fakta priekšā. Šeit jums viņi ir jāuzliek virsū. Un mēs vienkārši arī tā teikt, ja jau tāda attieksme ir no augšas, arī viņus tur nolikām garāžā, un viņi tur arī tā stāvēja. Tam arī ir savs iemesls. Iedomājieties situāciju, kad pie jums nāk cilvēks, un visu laiku pie jums ņem uz parāda naudu. Vienreiz aizņemus, otrreiz aizņemus, trešoreiz aizņemus, ceturto reizi, cik jūs ilgi dosiet? Beidzot jums tas apniks, jūs viņu pasūtīsat, šeit tas bija tā, piemēram, tāds resens punkts, kāpēc, piemēram, es nenodarbojos ar viņu, piemēram, nostiprināšu, kad es pats strādāju. Jums bijušie darbinieki, ja painteresēsieties, jūs varēs pastāstīt, ko es esmu darījis VLGD dienestā, ko man tur, kā mēs mašīnas esam remontējuši, ko uz viņām esam uzlabojuši, ko esam taisījuši, Ja man, piemēram, nākošā 17. maijā izdosies, es jums uztaisīšu mazu tādu ekskursiju un, piemēram, pastāstīšu par to, ko esam darījuši mani vada biedri, mani darba kolēģi, tie paši, kas strādājuši ir pie manis vadā, citi, tā teikt, lai jūs saprastu, kā tas pa īstam notiek. Un šeit ar to, piemēram, pieminēto parādu ar tehniskā dienesta pārvaldi ir tieši tāpat. Viņiem pat paldies mēs neesam dzirdējuši par to, ko mēs esam pie sevis darījuši. Un es domāju, arī citās daļās VLGD un posteņos, arī ir līdzīga situācija. Tā, tas ir par šo lietu. Bet, kā es iepriekš esmu teicis, dienestā strādājoši, VLGD dienestā strādājoši dzēsēji, nevienu reizi ir paši vēl pat arī piemaksājuši par to, ka viņi tajā dienestā strādā, lai uz to savu darbu varētu veikt labāk, sniegt labāku pakalpojumu sabiedrībai, Ir paši ar saviem instrumentiem darījuši gan remontus, gan mašīnas remontējuši, tos pašus, ka vajag metināt kaut ko, ir metināmos nesuši, nezinu, ko tikai nav darījuši, Tam ir 101 piemērs, varbūt arī paši dzēsēji kādreiz pastāstīs, tie, kas ir izgājuši pensijā. Tā teikt, labākajā gadījumā par to pretī saņemot kaut kādu A4 formāta lapeli, tur ar pateicību, kārtējo. Man arī tādas, piemēram, mājās tur vairāk, kas guļ. Šitajos laikos saprotams, ka, piemēram, prēmija tā būtu daudz labāk, nekā, piemēram, tā lapiņa, kura, piemēram, arī neko nedod. Piemēram, lai jūs arī saprastu, vai atkal tā teikt, lai tas nebūtu tukši vārdi, piemērs ar tiem dzēsējiem, kuri bija izgājuši protesta akcijā pret vakcinēšanu, izteica savu viedokli, jūs atceraties pie Saeimas, un pēc tam, kas notika, kā viņi tika sodīti par to, ka viņi izgājuši tajā akcijā, ko teica, piemēram, toreiz vēl dienestā priekšnieka vietnieks Eklons, un pēc tam, kas tālāk sekoja tiesu darbi. Un tur bija dzēsēji, kuri bija saņēmuši nevienu pateicību, Un tā teikt, ar lielu pieredzi 25 gadi, tas nekā šajā gadījumā nenozīmēja. Tā kā kapeika kabatā būtu labāk, būtu par to urbi to pašu nolaustu kādu nopirkt, kuru tā teikt salauzuši dienestā. Un tāpat arī ir pirkuši termoveļu un tagad pērk, un citas lietas. Bet labi, lai tā teikt, tas nebūtu tikai tā, atkal tā, kā es tā tikai par to saku, noskatīsimies vienu mazu video no 17. maija, tā teikt, dienas šo pavasaru, kad es apmeklēju Viļakas daļu. Un kā, piemēram, paši dzēsēji jums pastāstīs tur, kā tas ir tagad realitātei. 2023. gada pavasarī. Te ir ko redzēt. Toreiz, kad rādīja filmu Glābēji, šo mašīnu abu divu nebija. Viņas jau ir saņemtas pēc tā, kā bija uzņemts tā dokumentālā filma.
Lūk, šo Unimogo smukuli ir saņēmuši pavisam nesen, jā, tas ir atnācis pavasarī, un šī mašīna arī ir atnākusi. Viņa ir lietota, nu, dzenāta par Rīgu, bet arī 4x4, tā kā Biļaka var lepoties, jā, ar daudz maz modernu tehniku. Nu, lūk, tā izskatās, es skatos šai mašīnai. Viņai bumpers tik svaigs bija, redzams, ka krāsots pāri, kas viņu taisīs? Kaspars. Kopā paņēmis uz garāžu un nokrāsojis. Pagad, Kaspars mājās veidā un krāsoja, jā? Garāžā, jā, nokrāsoja. Viņš bija baltā krāsā, nu tāds pabružāts. Nokrāsojam bija numurs. Šeit kaut kur apmēram. Uzlikām šitā augstāk. Paši uzlikā. Nu, jā, tā izskatās. Kas šai mašīnai iekšā ir tagad? Kā viņa ir atnākusi? Kas? Viņa atnāca plikat stāvokli. Mūsu, rīki un viss. Šitie jau arī pāri jau kniedēti taisīt, bet tie laikam no Rīgas, jā? Jā, mēs šos paši, kā saka, likām un stiprinājām, visu pilnīgi par jaunu. Paši zem sevis taisījāt, jā? Jā, tieši tā. Pagad, šitas Rīgas tehniskā pārbaude šeit neko nav darījis, jā? Tas ir visu jūsu idejas, jā? Jā, tas ir mūsu idejas un mūsu komplektācija, kā salikt. Šitie bija jau? Jā, bet šie jau bija. Šitie jau bija, šitie stiprinājumi, nu tie arī ir. Šie stiprinājumi bija taisīti. Bet ne jau jūs taisīja, to tur Rīga taisīja vai paši taisīja? Nē, šitos mēs. Šitos stiprinājumus mēs, šitie jau bija. Kuri tad visu šitos metālus ņēmāt visu? Griezām nost, kur augšā bija stāvējuši no citiem atsekiem. Skatījāmies, kā varat nolikt un kā visu nokomplektēt. Tā vienus pārlikāt, citus pārtaisīt. Jā, un mēģinām tā, lai komplektācija, sanāktu tā kā kompaktāk un tieši rīkus, parocīgi izņemt. Nezināju, kur to visu salikt, jā? Viss visādi haotiski mēģinām sataisīt. Kā mācējām, kā saka. Kā paši, jā? Ar instrumenti jau savi, tad jau arī, jā? Nu, lūk. Tā kā mani vārdi laikam atkal ir patiesi, jā? Šajā lietā. Nu, un te atkal atklājas kārtējā, piemēram, tehniskā dienesta pārvaldes nolaidība. To jau var saukt par nolaidību, tāpēc, ka visu šo 10 gadu garumā vēl ar vienu valstī nepastāv tāda sistēma, ka, piemēram, uz visām autocisternām, jā, aprīkojums ir izvietots kaut kā vienādies, vai, piemēram, tā pati tehniskā dienesta pārvalde, nododot mašīnu citai daļai, viņu nesaved tehniskā kārtībā. Kaut gan visi resursi viņai ir. Rīgā, Maskavas ielā 5, ja turpat blakus, kur ir VUGD dienesta priekšnieka kantoris, turpat arī ir blakus mehāniskās darbnīcas, kuras ir tieši tehniskās dienesta pārvaldes pārraudzībā. Tur tiek veikti gan tehnikas remonti, ja kādreiz padomju laikos, arī vēl pavisam nesen, nu un arī laikam tagad kaut kas tur vēl tiek darīts. Bet, tā kā, piemēram, nododot mašīnu citai daļai, ja, viņa pat tur netiek ne sagatavota, ne nokrāsot nekā, vienkārši pārdzīta un dzēsēji paši ņemieties, darieties. Un to viņi dara, pielāgo paši. Un arī to visu instrumentu un visu diez vai jūs tur arī katru reizi, piemēram, dienas ir nodrošinājis. Es zinu, ka, piemēram, tā bumpera pārkrāsošanā tur, jā, tika izmantots instruments, garāža mājās, jā, kuru dienas, piemēram, nenodrošina un nekādies nekompensē. Tas viss ir tieši pašu dzēsēju iniciatīva. Tālūk, tas ir ar to piemēru. Nu, tālākais mēs vēl turpināsim, bet šitas video bija tā, lai tomēr kaut kā laikam drusku izkliedētu to domu, ka, piemēram, dzēsēji arī, kaut kā, piemēram, pret to dienestu sāk attiekties nolaidīgi. Nē, tieši otrādies. Tas augšā tieši vadība, kā es teicu, ir uzlikusi lielu un resnu. Un tieši brauc cauri uz parasto dzēsēju pleciem, apsēdušies un kājiņas ir nokāruši. Un šis video ir kārtējais piemērs tam. Labi, paldies par uzmanību. Līdz nākošajam video. Sargiet sevi. Visu labu.